Rudolf, lūdzu. Jā, kā jau Edgars teica, labdien visiem. Šī tiešām ir svētku diena. Mēs paziņojam sastāvu pasaules čempionātam. Pirmkārt, gribēju pateikt milzīgi paldies mūsu faniem par šo atbalstu 4 mājas spēlēs izpārdot arēnu. Otrkārt, gribēju teikt paldies visiem mūsu spēlētājiem. Šogad 46 hokejisti izgāja cauri mūsu sagatavošanās posmam, ieguldīja smagu darbu. Jā. Paldies treneru korpusam par šiem lēmumiem. Viņi nebija viegli, nometni nebija viegli, bet mēs esam nonākuši līdz sastāvu nosaukšanai. Gribētu teikt, ka šogad sastāvs ir jauneklīgs, bet viņš ir azartisks, spēcīgs, es teikšu. Es domāju, ka jācīnās par uzvaru mums ir katrā spēlē. Tāds ir mūsu mērķis - cīnīties par uzvaru katrā spēlē. Un tad jau iesim no spēles uz spēli līdz cik tālu mēs iesim. Tā kā mēs esam optimistiski noskaņoti, ar kaujoties garu dosimies uz Šveici. Paldies visas komandas puses. Paldies, Rudolf. Arī. Jā, sastāvs nosaucts, kā jūs redzat, iepazināties. 8 aizsargi, 14 uzbrucēji. Liels, garš treniņu process bija. Un šis ir varbūt tāds savādāks gads, jo lielākā daļa spēlētāju, kas bija no pirmās dienas, viņi arī palika līdz beigām. Ja. Tas ir tāds izgājuši smagam darbam cauri, un kā Rudolfs teica, kad komanda fiziski ir gatava, un visiem ir ko pierādīt, gan sev, gan visiem pārējiem. Un ar tādu labu, optimistisku garstāvokli mēs dodamies ceļā. Paldies galvenajam trenerim. Rudolf, kādām sajūtām dodamies pēc šiem? Jā, labs sagatavošanās cikls aizvadīts. Ir interesanti komanda šogad. Kā treneris un Rudolfs teica, tad jauni džeki ar emocijām brauksim un mēģinās parādīt labāko spēli un parādīt labākos rezultātus. Paldies! Un tagad iespēja uzdot jautājumu. Lūdzu! Lotārs. Arī es sanāšu, otrs jaunākais sastāvs jūsu vadībā 2022. Gadā bija jaunāks. Tieši kā personība līmenī atšķirās varbūt šīs sastāvs no iepriekšējiem? Kā es teicu, es viņus vairāk zinu, tos puišus. Es vairāk zinu, un tu zini, kādam ir kāds limits, vai viņš var pieaugt, vai viņš var nostabilizēt savu sniegumu. Protams, jo tu ilgāk strādā, jo tu vairāk iepazīsti spēlētājus, un tu no katra spēlētāja sagaidi kaut kādu konkrētu rezultātu. Tāda situācija mums ir šogad izvērtusies, kad ne jau speciāli mēs jaunāko tā esam, bet, kā es teicu, šie puiši, kas ir šeit bijuši, viņi cīnījušies, lielu darbu ieguldījuši, un ir gatavi parādīt to, ka viņi šajā komandā patiešām ir pelnījuši būt. Paldies. Lūdzu. Varbūt varat nedaudz vairāk par Oliveru Mūrnieku izstāstīt, cik liels mums tas ir pārsteigums, ka viņš spēja iekļauties salīdzinoši īsā laikā. Ziniet, dzīvē vienmēr ir tā, ka tev dodās iespēja, un tev viņa jāņem. Ja? Un tā sakrita, ka mums Rihards Bukarts izkrita ārā. Ar traumu. Un tādā brīdī Olivers bija brīvs un bija vieta, pārbaudīt viņu. Ja? Un likās, tā viena spēle, paskatīsimies uz nākotni. Viņš paņēma to iespēju uzreiz pirmā spēlē. Ja? Katram, es domāju, mūsu dzīvē bijuši, man pašam bijuši tādi momenti. Ja? Tā dzīve ir. Ja? Un es domāju, arī Rudolfam laikam ir bijis dzīvē, ja? Kad tev reizēm tā viena spēle ir izšķira. Un arī tiem spēlētājiem, kas varbūt tās netika izlasē, arī varbūt tās kaut kur tā viena spēle izšķira. Kāpēc ne viņš, kāpēc tie, kas tagad brauc. Ja, tā kā Olivers Malacis parādīs sev, protams, es domāju, būs liels uztraukums. Uzreiz no U18 pirmajā izlasē tikt iekšā un vēl apdomāsim pa pamats sastāvu. Ja, bet priekš viņi tas ir liels notikums. Es domāju, puiši ir, kā mēs redzam, viņu atbalsta, treneri arī mēs visu laiku pamācām tās detaļas, ko gribētos redzēt. Jā. Tā kā malacis. Paldies, Mārtiņ. Arī vai Šveicē atstāsiet vietu sastāvā Ziemeļamerikāņu? Mēs uz spēli piesakām, varam pieteikt, cik mēs gribam spēlētājs. Tā kā jau līdz tam brīdim, kad mēs redzēsim, kas tur notiekās, mums jau pa lielam ir viens spēlētājs palicis, Edvards Traumaks. Jā. Un, ja mēs redzēsim, kad iet uz to pusi, ka viņš varētu pieslēgties, varbūt tās būs tā kā viss čempionāts, mēs līdz vidum varbūt tās nepieteiksim 25, varbūt 24 vai 23 pieteiksim. Redzēsim, kā tā spēles ies, un tā mēs arī atgrūdīsimies.
Paldies. Kalvijas kungs, kas ar Ābolu un Balīnskas pirms 10 dienām jūs tā cerīgi zīmējāt mums Ainas ticēja, piemēram, kas notika pēdējā brīdī? Kā jau mēs minējām, abi ir guvuši savainojumu, nav atkopušies pilnībā, un, diemžēl, viņu veselības stāvoklis neļaus palīdzēt Latvijas izlasē. Pirms 10 dienām tā kā varēja. Ne jau varēja. Vienkārši es ar Rodrigo man līdz 2 dienu atpakaļ vēl runāju. Ja, jo Rodrigo saka, ka gribās to pienesumu dot. Ja, un viņš 2 dienu atpakaļ pirmo reizi bija izgājis uz ledus kopā ar pāris partneriem. Ja, viņš teica, tas ir vēl riktīgi nevienā tādā normālā treniņa procesā nebija. Un doktora pēdējais, man liekas, tas tikšanās ar doktoru noslēgu viņam, man liekas, šīs nedēļas beigās tikai. Jā. Bet Rodrigo teica, es sirdes iekšā, es gribētu braukt, jā, bet trauma tomēr šī brīdī liedz viņam startēt. Paldies. Raivs Ansons nav kandidāts lokā, vai ko var pieteikt viņa laikā? Skaidrs, ka Raivs vēl spēlē. Viņš ir mūsu redzes lokā, bet, kā treneris teica, šobrīd mēs skatāmies, kas reāli mūs papildinās. Un, protams, mēs vērtēsim turnīru gaitā. Ja tādu nepieciešamu jutīsim, kā Raivu mums vajag, mēs skatīsimies. Bet tas ir treneru korpusa lēmums. Man gribās vienkārši, ka jūs uzdodat tādus jautājumus, ja, jūs sekojat līdzi viņam, vai viņš spēlē vai nespēlē. Jāseko līdzi, jūs uzdodat jautājumu, vienkārši jautājumu pēc. Raivs Ansons nav spēlējis 2 nedēļas vai 3. Jā, viņa komanda turpina spēlēt. Tad jūs uzskatāt, ka šie puiši, kas pavadījuši 2 mēnešus intensīvā darbā, strādājuši, cīnījušies, jā, viņi nav pelnījuši, un cilvēks, kurš netiek sastāvā, pārmklubā, ir pelnījis būt sastāvā. Vienkārši man patīk, ka jūs domājat arī mazliet mums līdzi, izdarot tās izvēles. Paldies. Lothar. Rudolfam Balceram jautājums par 2018. gadā debitēju. Tagad jau es kā pieredzējušies spēlētājs, kā toreiz tās personības atšķirās, kā tagad ir ģērbtuvē, tas noskaņojums vispār, nezinu, tāds varbūt jautrāks vai nopietnāks, vai, kā vispār? Jā, toreiz bija varbūt es biju jaunāks, biju vecāks šāda komandā, bet foršs noskaņojums ir jauni puikas, viņiem ir daudz enerģijas un tagad sanāca kādu laiku te pabūt ir un forši ir ģērbtuvē, enerģiski, ir jūtama tāda jaunības sajūta, tā kā esam tā kā tādi brāļi, ja, man liekas, jau ilgu laiku kopā un patiešām ir labs noskaņojums šogad, tā kā, jā, viss forši. Rudolf, bet tu jau tad nometnē nemaz nebija, tu uzreiz iekāp lidmašīnā. Jā, man īstenībā sanāca laikam pirmo reizi tagad pa gadiem izlasē tāda ilgāka sagatavošanās, bet no vienas puses tas, man liekas, pat forši, jo tu var saliedēties ar komandas biedriem vairāk un, kā teikt, iepazīti, tīpaši šogad, jo ir daudz jaunu, tā kā iepazīties un sagatavoties kopā. Jāni bija jautājums. Kāda kārtība, kāds traumējās, paliek Rīgā, kāds trenēties, ir iespēja aizstāt vai šis nestrādā? Tikai un vienīgi, ja mēs atstāsim vietu sastāvā, tad mēs varam pieteikt jebkuru no mūsu Sākums ir tāds, ka tie 25 ir jāpiesaka. Un tikai tad, ja 25 ir pieteikti. Šogad nevar aizstāt. Arī nevar. Tikai, ja mums ir vietas sastāvā, mēs varam kādu pieteikt. Lūdzu. Jā. Trenera māju virknē paliek tāda paša, kā redzējām pēdējās pārbaudas spēlēs, vai, kā jau minējāt par Oliveru, vēl pieļaujat kaut kādas korekcijas iespējas jau ierodoties Šveicē? Teiksim tā, 2,5 maiņas ir skaidrs, jā, viņi sev labi parādīja. Vēl skatīsimies, vēl mums pāris dienas ir, jā, jāpaskatās, vai jāizdomā, vai mēs pieteiksim tikai 19 spēlētājus uz pirmo spēli vai visu 20, jā, jo iesim pirmā spēlē ar 7 aizsargiem, tas ir skaidrs. Un pa uzbrucējiem skatīsimies, vai uzreiz 13 vai 12. Jā, mums vēl laiks ir apdomāt, padomāt. Paldies. Lūdzu. Mārtiņ. Jautājums Rudolfam Kalvītim, ņemot vērā, kur notiek pasaules čempionāts šogad, vai ir kāda pozīcija vai segments, kas ir īpaši nedraudzīga izlases budžetam šogad, salīdzinājumā ar citiem čempionātiem? Nē, es teikšu, ka nē. Jā. Jautājums
jautājums galvenajam trenerim. Jūs sēžat starp diviem Rudolfiem. Parasti tādās situācijās saka, ka ir jāiedomājas vēlēšanos. Kāds būtu jūsu vēlēšanās, ko varētu arī skaidrs teikt pasaules čempionātā? Nu, vēlēšanos jau vienmēr nekad jau nesaku, bet man gribētos, lai puiši patiešām sajust to pārliecību sevī, to ieguldīto darbu un patiešām nostrādāt tā, lai katrs pēc šīm spēlēm varētu pateikt, ka mēs esam izdarījuši maksimumu. Jo es vienmēr esmu teicis, ka ieguldītais darbs viņš secen neaizies. Ja, un galvenais katram saprast to, ko no viņa gaida, ja, jo, kā mēs vienmēr zinām, katrā komandā ir savas prioritātes. Piemēram, pirmai maiņai tu atvēl vairāk laika, dod vairāk tā kā viņiem, teiksim, varbūt tās spēlēt tādu saspēles hokeju, ja, jo no viņiem tu gaida rezultātu. Ja, tad, ja tev ir 3. vai 4. maiņa, tu no viņiem pārsvarā gaida drošību. Man tas ir svarīgākais, lai tie puiši arī 4. maiņā saprot, ka viņiem tie uzdevumi būs mazliet savādāk nekā vadošajiem spēlētājiem. Ja. Tanī pašā laikā arī no viņiem mēs sagaidām aktīvu, labu, agresīvu spēli un cerams arī ar gūtajiem vārtiem. Turpini. Par vārdsargu rotāciju un iepriekšējos gados braucot uz čempionātu, jūs esat izteikušies visi treneru korpuses, ka plāns ir salikts. Kā varētu izskatīties vārdsargu rotācija? Kā tas izskatās šobrīd? Nu, es teikšu tā, ka tie plāni vienmēr mainās. Ja? Tā kā es domāju, mēs pat plāniem neteiksim. Ir uzmetums, kā mēs to gribētu redzēt, ja? Bet kā es teicu, kad katra spēle rādīs, cik viņa būs intensīva, ja? Cik vārdsargs būs noslogots. Ja mēs atceramies, bija gads Ostravā, ja, kad Kristeram bija tik daudz metienu, ja, ka knapi no laukuma nogāja nost. Tā kā skatīsimies uz situāciju, kāda viņi ir, bet fiziskā stāvoklī visi vārdsargi ir labi. Ja. Protams, izpaliek Grigalim un Mitenim mazliet spēļu praksa. Ja. Tas tā ir. Bet es domāju, ka viņi pietiekami labā līmenī ir spēlējuši un viņi saprot atbildības sajūtu, ja pēkšņi kaut kas mainīsies, ka viņiem arī. Un vienmēr tāpēc ir komanda saprot to, ka jebkuram jāpalīdz. Ja. Arī Kristaram, cik mēs labi, viss sākās no aizsardzības. Cik mēs labi pašaizliedzīgi spēlēsim, tāds arī būs beigās iznākums. Jā, 6 nedēļu treniņu nometni bija, bet gara nometne, bet tomēr bija kaut kas tāds, kam pietrūks laiks, ko vajadzēja tomēr varbūt vēl garāk. Tāds, skatoties to visu treniņu. Grūti teikt, redz, mēs tikai tagad pēdējās 4 dienas, 5 esam tādā pilnā sastāvā, ka mēs varam to pašu vairākumu trenēt. Ja? Un mums vairākums no dažādām līgām, no dažādiem klubiem spēlētāji, ja? Ka varbūt vajadzīgs mazliet laiks tai ķīmijai, lai sanāk kaut kas, varbūt būtu labi, ja vēl būtu kāds 2 draudzības spēles, ne tikai 2, kas bija Norvēģija, ja, kurā otrā mēs praktiski vienreiz tikai spēlējām. Ja. Kad pietrūka varbūt 2 caur spēlēm pārbaudīt, kas funkcionē, pie kā piestrādāt. Ja tās vēlēšanās būtu, tad varbūt tās tieši šī faktorā. Jā. Kādiem Vītoļiem jautājums, ja es nekļūdos, pēdējais līguma, šis ir pēdējais turnīrs, kā galvenajam trenerim, kā tas maina treneru to noskaņojumu mindsetu? Vai ir citādāk nekā iepriekš? Nē. Es domāju, ka man katru gadu man gribās sasniegt to, ko es gribu. Ja? Un es arī puišiem teicu, ka tās prasības būs lielas no manas puses. Ja? Un tā kā mēs ejam tādā ritmā, kad nostrādājam, un tad mēs skatāmies, kas notiekās tālāk. Katra spēle kā pēdējā? Vienmēr tā ir bijis. Tā vienmēr ir bijis. Lūdzu. Jautājums komandas kapteinim, ko varbūt faniem, kas dosies uz Cīrihi, varētu rekomendēt, ieteikt, uzmanīties vai vienkārši ņemt vērā? Neko, vajag izbaudīt Šveici, skaista valsts. Varbūt ir brīvs laiks, nestīties tikai hokeju, bet pasīties arī, kas tur notiek tajā pusē. Jā, daba skaista. Tā kā Aliņš ir dārgs, bet gan jau kaut kā. Bet, cerēsim, ka būs daudz, kā vienmēr, jo vienmēr jūtam mūsu fanu atbalstu. Tā kā cerēsim, ka sabrauks cik vien daudz var cilvēku. Rudolf, tev kā spēlētājiem, kurš vairākas sezonas jau Cīrihē ir spēlējis, kāda ledus kvalitāte tur ir? Rīgā, zinām, tas ledus ātri izšķīst un kļūst problemātiski spēlēt. Kā ar Cīrihē ar to ledu? Nav ledus, tas vienmēr visiem ir ledus, kā teikt, sūdīgs. Un viņš
nav labs nekur. Es pat nezinu, kas skaitās labs ledus. Tā kā Šveicē ir brīži, kad viņš ir ok, un ir brīži, kad viņš ir tāds pats tā kā Rīgā. Tā kā vienmēr šie turnīri ir tik īsi un tik daudz spēles sanāk vienā dienā, tā ka tas ledus, tā ledus kvalitāte vienmēr ir slikta. Jautājums galvenajam trenerim. Sacījāt, ka līguma kontekstā šis gads nav īpašāks, bet vai čempionāta norises vietas kontekstā tas ir īpašāks, jo pats tomēr ilgstoši jau dzīvoja Šveicē un es arī tur ilgstoši spēlēju. Nu, atšķirība varbūt tas, ka tādā valstī man vairāk paziņas draugi ir, ja, kas arī taisās nākt uz hokeju. Un kurus es pazīstu. Tāpat tās ir arī latviešu biedrība, kur es pazīstu daudz, ja, visi pasākumi, kas notiekās Latvijas svētki, tiek svinēti Šveicē, es arī tur aizbraucu piedalos. Tā kā no tās puses es teiksim vairāk zināšu cilvēks, kas nāks uz hokeju. Jā, kā Rudolfs teica, vienkārši izbaudīsim to mirkli, atrodoties tur un rādīt labu hokeju.